Sveicināti! Šajā video prezentācijā iepazīstināšu ar 7. dienas adventistu Latvijas Drauģu Savienības literatūras nodaļas, jeb izdevniecības Patmos aktualitātēm. Savienības literatūras nodaļas uzdevums ir nodrošināt draudzes ar garīgo literatūru, gan periodiskiem, gan izglītojošiem un ticības stiprinošiem izdevumiem, kā arī izplatīt mūsu piedāvāto kristīgo literatūru sabiedrībā. Aizvadītajos gados literatūras nodaļa, jeb izdevniecība Patmos, ir turpinājusi strādāt pie sabatskolas un sabatskolas skolotāju materiālu sagatavošanas, misijas ziņu tulkošanas. Maketēts un sagatavots iespiešanai Savienības periodiskais izdevums žurnāls Adventes vēstis, kurš sākot ar 2012. gadu ir pieejams arī internetā www.adventesvēstis.lv. Par periodiku jau uzskatāms tā sauktais rīta sveiciens, grāmata ar ikdienas lasījumiem visam gadam, kas izdoti katru gadu, un arī nākošais gads nebūs izņēmums. Arī misijas grāmata varētu tikt uzskatīta par sava veida periodiku. Pēc 2 gadu pārtraukuma esam iesaistījušies visas divīzijas organizētajā misijas projektā Lielā cerība. Mērķis ir ar dažādu veidu literatūras starpniecību iepazīstināt ar evaņģēlija vēsti pēc iespējas vairāk cilvēku. Par 2014. gada misijas grāmatu ir izvēlēta Elenas Vaitas grāmata Lielā cīņa, kurai misijas projekta ietvaros ir mainīts nosaukums uz Lielā cerība. Izdevums latviešu valodā ir no jauna tulkots Elenas Vaitas mantojuma fonda apstiprinātais saīsinātais grāmatas teksts. Tāpat tiek strādāts pie līdzīga satura žurnāliem, kuru mērķis ir interesēt lasītāju ar galvenajām Bībeles tēmām – žurnāls Glābšanās un žurnāls jauniešiem Connect. Personīgām Bībeles studijām un mazo grupu sanāksmēm noderīgas būs grāmatā Dzīvot ar prieku piedāvātās tēmas. Esam domājuši arī par bērnu literatūru. Šajā gadā sadarbībā ar Dānijas kristīgo izdevēju Skandināvija tapušas 3 kvalitatīvas bērnu grāmatas par Mūzus, Daniela un Jēzus piedzīvojumiem. Izdota krāsojumā grāmata Samuēls, kā arī dažādu stāstu krājumi Labrīt Jēzu, vienmēr virsotnē grāmata par prieku. Esam uzstādījuši par mērķi katru gadu izdot vismaz 5 jaunas grāmatas. Pie Patmos jaunākajiem izdevumiem var nosaukt tādas grāmatas kā Bagātākais alu cilvēks, Neparasta vieta žēlastībai, Izlaušanās pie Dieva, kā arī īpašā, speciāli kongresa laikam gatavotā grāmata 7. dienas adventistu Latvijas drauģu vēsture, ko sarakstījis mūsu mācītājs Andris Pešelis. Grāmatā ir 368 lapuses un vairāk nekā 500 fotogrāfijas. Šobrīd vēl salikšanā un savu drīzo iznākšanu gaida Lorona Veida grāmata Neticami, tas ir Dieva darbs, Elenas Vaitas evaņģēlija kalpi, Aivara Ozoliņa Neparastie 12, Elizabetes Talbotas Marks Labā vēsts, kā arī Džordža Naita rīta sveiciens 2014. gadam Vērs savu skatu uz Jēzu. Lai pilnīgāk iepazīstinātu draudzes ar izdevniecības Patmos izdoto literatūru, 2012. gadā tika izveidots un bez maksas visās draudzēs izplatīts mūsu grāmatu katalogs. Bet jau nākošajā gadā plānots atvērt Patmos interneta veikalu www.patmos.lv, kurā varēs iepazīties ar visu izdevniecības piedāvājumu un iegādāties grāmatas jau par jauno Eiropas valūtu. Izdevniecības Patmos literatūra tiek izplatīta ne tikai mūsu grāmatu galdā, bet arī kristīgās literatūras veikalā Amnis Rīgā Lačplēšielā 37 un Jāņa Rozes grāmatnīcās visā Latvijā. Šajā gadā uzsākta arī sadarbība ar portālu www.egrāmata.lv, kurā jau iespējams iegādāties grāmatas Bagātākais alu cilvēks elektronisko versiju. Tuvākajā nākotnē plānots aktīvāk darboties arī e-grāmatu nozarē, pārveidojot un izplatot Patmos grāmatas ne tikai Latvijas portālā egrāmata.lv, bet arī pasaules vadošajā mūzikas un e-grāmatu portālā iTunes. Zinot, ka arvien vairāk cilvēku pasaulē priekšroku dod grāmatu lasīšanai elektroniskajās ierīcēs,
Mēs plānojam nākotnē īpaši plaši izmantot arī šo literatūras izplatīšanas veidu. Lai Dievs mums palīdz!